Apdomīt, tu esi drīz profesionāli atklās, tu esi skatījis. Mēs atklāsim Jura Puntaku pirmo personāla izstādi. Liels paldies laipnajām viesnīcas Latviju telpām, Ričardam personīgi par līdzdalību un drāžu tīšanu un par vispār par trepēm. Un tā tālāk. Tas bija nenoliedzams atbalsts šai izstādē. Bija cilvēki, kas tomēr kaut ko aizkulisēs, tur arī darbojās nedaudz savādāk un plašākai sabiedrībai rādā un veidoja. Tad mēs arī bijām sasparojušies, atlasījuši darbiņus kopīgi, un tad es gribētu, lai Juris pastāsta par to, kā tad viņš nonāca līdz tām. Saku, runāt gari laikam neesmu tā īsti iepraktizējies, bet droši vien, ka vispirms es gribētu pateikt paldies Arno un Ērikam, kur vispār iedrošināja man uz kaut ko tādu. Kā es līdz šitam nonācu, līdz šādām bildēm, mājās man pārmet, ka es visu sarežģīju. Un tad es izdomāju, ka to, uz ko var skatīties vienkārši, uz to var skatīties arī sarežģīti. Nu, varbūt ne tikai skatīties, mēģināt saredzēt, mēģināt vilkt paralēles, kaut kādas līdzības, alegorijas, zemteksti, nu, kā jau padomu laika produktam pienākās, ja, ir ieradums jau tāds meklēt kaut ko vēl. Ja, jo, nu, tagad ir moderni tas, ka, teiksim, daudz, kur ir lietas, kuras mums pasniedz, mēs tā kā, un gribu, lai mēs nekritiski visam uzreiz ticam. Tas ir tas, kas man pašam tā kā šķiet absurdi. Un tāpēc varbūt caur šo te sēriju bilžu es varu pamudināt skatītāju censties paskatīties uz lietām kritiski, bet kritiski ne tajā izpratnē kā noliedzoši, bet kritiski kā izvērtējoši. Tikā no manas puses viss. Man tiešām, es nezinu, ka pirms kaut kādiem 12. gada beigās, kad bija man pirmā personāla izstāde, tad man liekas, ka es jau teicu paldies Jurim, jo kaut kādus nepilnus 20 gadus atpakaļ Juris bija tas, kurš man sāk mācīt fotografēt mani. Tā kā mēs te sanāk tāds apusējs process, varbūt tās mums te ir bijis, un man ir prieks, ka Juris tiešām uz to ir sadūšojies un ne tikai ir, manuprāt, parādījis interesantu kolekciju, bet es gribētu teikt, ka jau viņa pirmās personāla izstādes runa bija pietiekami filozofiska, lai saprastu, ka viņš nav vienkārši kaut kāds fotogrāfs, bet tātad fotomākslinieks ar domu, un tā kā, es domāju, mēs vēl redzēsim nevienu šo te izstādi, personāla izstādi Jura izpildījumā, un man ir arī liels prieks par tiem kolēģiem, kas ir ikdienā kopā ar Juru, jo fotografija mums vismaz abiem ir tāds stiprs vaļasprieks. Tāpēc es arī neatceros, kad es kopā pēc darba esmu redzējis tik lielu atbalsta grupu no mūsu kolēģiem. Tāpēc arī visu viņu vārdā liels paldies tev! Mēs tagad tie darba kolēģi, kas vistuvāk ar tevi tur ikdienā un nekaunīgi izmantojam tavas zināšanas, kaut ko prāšņādām par fotoaparātiem un par kaut ko vispār, ko var nofotografēt. Tad tu arī nekad mums šo palīdzību neesi liedzis un apgaismojam mūs par to, kas ir baltais balans un asums dziļums. Vārds sakot, mums prieks, ka tu esi pasēdies jaunā pakāpē, vēlam tev sekmes arī turpmāk.
ne visa doma notiek, nu mēs ar domu. Mēs gribam, lai šitais ir nākošais objekts, noteikti nākošais tātad šito paaugsties iekļaus. Ja? Gaismas dažādos fondos. Mēģināšu izdomāt. Okay. Prieks par tevi. Paldies. Paldies. Jā, tas ir par autotēku. Ladies first. Jā, jo pēc tam var uz to elmu Nē, ne tā kā viņam plaša, bet Jā, tas jā. Jaunais pāri, jūs rīnas ielīdāt. Pēc bīstarāli. Es atvainojos, es Nu, vismaz Ādles festivāls. Es tikko nopirku Naglāku ievēdināju L'Oreal un izrādās tā Parīzes, tā kā viss ir kārtībā. Neoficiālā daļa. Cik maksāja šīs progresīvās brilles? Es nerunāju par āmiem, runāju par tikai. Nu, bet es esmu astigmāts. Bija populāra. Jā.